Es tev arī došu, pa laikam to zariņu. Un šī tik to? Cik to? Jā, apmēram. Šī tādā teātālumā. Jā. Miks ir pirmo reizi šodien. Esiet sveicināti. Šī ir 3. epizode Galda hokeja sarunām. Mums šovakar studijā ir pirmo reizi cilvēks, kurš apjējas ar mikrofonu. Miks Saulīts, kurš ir fenomenāli ātrākais hokejists Latvijā. Mums ir vēl joprojām brīnišķīgais Rainers Kalniņš, kurš nu pat uzvarēja Inča Kalnu Challenge Ziemassvētku turnīru. Un es, Kārlis Balods, kuriem vēl joprojām ir novecojis spēles stils. Čau, kungi! Mums šodien ir epizode, kurā mēs mazliet gribam apskatīties gan Galda hokeja galdu kā tā, tāpēc viņš mums šodien ir centrā, jo galu galā mēs runājam par šo brīnišķīgo spēli, kuru jūs parasti redzat tikai fonā, bet mēs aprunāsimies par to. Bet mēs šodien sāksim ar fun facts, ko katrs no mums ir sarūpējis par vienam faktam, ko mēs gribam pastāstīt viens otram un iespējams pajautāt, kāds ir viedokli, ja iespējams mēs to nezinām. Miku, sāksim ar tavējo. Sāksim manējo. Tā, pa ķērienam. Daudz runā, kas ir labākais galda hokeja spēlētājs pasaulē, vēsturē. Runas visādas, vienam tāds favorīts, vienam tāds. Fakti un cipari, kuriem nevar runāt pretī, pasaules tūras uzvarētāji, kā jums šķiet? Pirmā vieta. Uzvarētāji visvairāk uzvarētie? Jā. Wow. Tas ir Bjarne, noteikti. Bjarne Akselsons. Bez izredzēm pirmā vietā 36 uzvaras, otrajā vietā Maksims Borisovs 25 uzvaras, trešā vietā Edgars Caits 19 uzvaras. Bet palīdu bišķiņ dziļāk, ir lielie turnīri. Lielajos turnīros Bjarne Akselsons uzvaras nevienas. Un tad es pavilku statistiku no tiem turnīriem ārā. Būtībā pašā pirmsākumā bija Eirolīga, 2003. līdz 2005. gads, tad bija Big Six, 10 gadus, un pēdējos 11 gadus ir pasaules tūras supersērija. 3 spēlētāji ir uzvarējuši visos 3 posmos. Caits. Jā. Hans. Ostermans, otrs. Ronijs Nutunens. Tieši tā. Jā. Wow! Jā. Wow, Jā. okay. Perfekti. Un izvēlkot statistiku no lieliem turnīriem, tad pirmajā vietā ir Borisovs, 16 uzvaras, otrā vieta Nutunens, 13 uzvaras, trešā vieta Caits, 9 uzvaras, ceturtā Ostermans un 5. Man šķiet, Rainers? Rainers, 7 uzvaras, jā. 7 uzvaras 2 sezonu laikā. Wow! Dzenies Nice. pakaļ, jā. Jāatzinās pakaļ, jā. Mēs tikai sākam. Jā. Tā, Rainer, vai tagad nākamais tavējais? Es gribu, lai Kārlis un Mikus mēģina uzminēt, kam Latvijas vēsturē ir visvairāk nospēlēto turnīru. Es domāju, top 1 ir undisputed, jūs zināsiet, kas ir top 1 Latvijā visvairāk turnīriem. Sans Kalniņš. Jā, top 1 mēs uzmanām. Ok, tas labi. San tev salūt. Okay. Mēģinām tā, fact check tūlītās. Man šķiet, ka bija kaut kā tuvu 600-500 lielā varētu būt. Tātad 568. 568. Labi. Ok. 568. Wow. Ok. Tas ir very impressive. Otrā vieta. Mēģinām minēt. Mēģinām. Grūtā drusiņa. Tas nav interesanti. Jūs visi zināt. Jā. Egīls Belšvits. Un trešā vieta cilvēks, kurš tikko ir nospēlējis savu 300. turnīru. Kā tev šķiet, kas tas varētu būt? Tu. Mikus, kā tev šķiet? Jausmas 300. Tas ir mega daudz. Viņa vārds sākas uz M un beidzas ar Ikus Saulītis. Tālāk ir nopietni. Šis jāsvin. Tātad tev bija vienkārši 300. turnīrs. Aiziet! Jā. Ok, tas ir mums top 3. Skatoties tālāk, 4. Gins Lasmanis 298, wow. 5. Edgars Caits 292, tālāk Smagars 275, Sternāts, Arnis Vītols, 9. esmu es un 10. noslēdz top 10 Atis Sīles 245 turnīriem. Tad aizēja baigā čupa ar 4 cilvēkiem, kam ir 236, 2, kam 237. Un es skatos, ka top 20 manā sarakstā ir 1,
2, 3. Tā vēlreiz. Tad Sandis Kalniņš, Rainers Kalniņš, Edgars Saulīts, Jānis Kalnavits, Matīs Saulīts un Ils Zudsteins. Top 20 ir 6 latvieši, bet inčkalnieši. Tā kā jā. Bet, jā, es atceros, šitais te varētu būt dēļ tā, kad Inčkalna līga bija savulaik diezgan populāra. Mēs katru otro piekdienu, tas bija tāds svēts notikums, tāds nedēļas spilgtākais moments, kad mēs piekdienā Inčkalnā satiekamies un izkapājam tos turnīrus, jā. Nu, baigi salasījušos, tomēr. Tā arī salasījās uz visu, jā. Man ir kaut kāds, man liekas, 140, un es, protams, nespēlēju pēdējos daudzus gadus aktīvi, bet, salīdzinoši... Inčkalnā savācās. Pat ne tik daudz Inčkalnām, man liekas, kad, bija pāris Inčkalnām, bet diezgan ātri pabeidzu braukāt uz turien. Kur Egils dabūja savus turnīrus? Es domāju, ka mēs zinām, no kurienes viņam ir atrunājušies turnīri un kāpēc viņš brauc viņu spēlēt. Bet, labi. Ejam mēs tālāk pie mana fun facta. Un mans fun facts ir absolūti nepārbaudīts, bet man liekas, ka ir diezgan liela iespējamība, ka tā ir arī patiesība. Kā jums liekas, kurš ir uzvarējis savu pirmo turnīru, tikai nospēlējot 210 turnīrus? Pirmā vieta viņam ir pirmo reizi tikai pēc 210 turnīriem. Man šķiet, ka es zinu. Man šķiet, ka tas ir cilvēks, kas nav sarakstā iekšā. Latvijas? Jā. Inčkalnieks. Jā. Haralds Gals! Tas, kurš ir uzvarējis pirmo turnīru nospēlēt 210 turnīrus. Haralds, apsveicam tevi. Un tā bija Inčkalna līga. Tā bija Inčkalna. Šogad vai pagājuši? Pagājuši gadu. Haralds fenomenāls spēlētājs tādā ziņā, kā spēlē viņš arī kaut kāds 15 gadus varētu būt. Bet, vairāk. Pat vairāk. 20 gadiem. Nu, varētu būt, jā, mēs tur kopā. Viņš bišķiņ pēc manis sāk spēlēt, bet tas, kā viņš progresēja tieši pēdējos 2 gados, tas vienkārši fenomenāli. Ir iespējas progresēt arī pēc tik ilgas karjeras. Tālāk mēs pārējām pie skatītāja viena no nomācošu favorītu sadaļām, kas saucās Hei, kas tas tāds? Iedos pasmaržot? Mikiņš, protams, zina, par ko mēs runājam, jo viņš ir redzējis iepriekšējo epizodu, bet tagad ir jautājums par to, vai Mikiņš vēlēsies to. Protams, tu vari atteikties jebkurā brīdī, bet vai tu vēlies pamēģināt spožumo sāli? Jā. Daram tā, mēs viņu sakratām un aptuveni šādā attālumā no sejas tev viņš ir jāpieliek pie nāsīm. Tātad atceramies pirms tais vaļā un nosti. Esam uzmanīgi, šī ir pieaugušo lieta. Lūdzu, nedariet to bez vecāku vai ārstu uzraudzības. Tāpēc lūdzu, Mikiņa studijā. Wow! Kas tas tāds? Es tev ieteiktu taisīt ciet. Pilīgi aizmirsās. Es ir uz acīm. Aizgājas acīm, jā, bād. Kā tu jūties? Iedvesmots, jā. Es no šejienes Es jūtu. domāju, jā. Vai šitā tādas kompetences vaļā? Es arī gribu mēģināt. Patur lūdzu. Paldies. Tā, for the funsies vienkārši tā. Zin kā? Es gribēju vēlreiz. Ir labi. Ir labi. O, tas ir kaut kāds. Ir labi. O, viss tās atnāca vaļā. Tātad šī bija rubrika visu mīļākā pagaidām, kas saucās, hei, kas tas tāds? Iedos pasmaržot. Mums būs nākotnē šī sadaļa vēl ik pa laikam. Viņi, protams, nebūs bieži, jo nav tik daudz smirdīgu vai smaržīgu lietu, ko mēs varētu pamēģināt. Bet, ja gadījumā kādam ir komentārs, lūdzu ierakstiet, ko jūs gribat, lai mēs notestējam, vai arī vienkārši atsūtiet viņu pa DPD, jo mums tepat ārā ir DPD skapis, un mēs priecāsimies pasmažot kaut ko. Un mēs to, ja jūs pierakstīsiet zīmīt klāt, atvērt tikai filmēšanas laikā, mēs noriskēsim. Piemēram, iedomājamies puika, kas spēlē 2 līdz 6 mēnešus. Ok. Teiksim, es vadu galda hokeja treniņus Inčkalnā, un esmu pamanījis to, ka mani audzēkņi grib iziet ārā no zonas. Viņi grib iziet, bet viņiem ir vienkārši tā slimība. Viņi metīs Johnny. Come on. Ok, labi. Tajā pašā laikā, kāpēc tas ir no skill metiens? Nu, kāpēc? Salīdzināsim to ar izgājienu šajā brīdī. Izgājiens
ir elements, kas ir savā mērā līdzīgs kā Džonīts, vai ne? Jūs piekrītat? Nu, īsti nē. Īsti nē. Okay. Nosacīt, jā. Jums šķiet, ka tam metienam reāli ir potenciāls top 10 spēlētājiem būvēt viņu līmeni augstāk, kā viņš ir līdz šim bijis? Es domāju, ka galīgi nē, jo top 10 spēlētājiem ir jābalstās uz kaut ko, kas ir daudz kontrolējamāks. Tas ir vienkārši sūda metiens, kur mēs mēģinām izpildīt un cerēsim to, ka trāpīs iekšā. No vienas puses viņš ir kaut kas, ko var ļoti vienkārši iemācīties, bet pašā laikā viņš ir arī metiens, kurš tev neatnesīs stabils rezultāts ilgtermiņā. Un manā uzskatā šis ir absolūts gamble. Kāpēc? Piemēram, ja es pat atskatos savu Rīgas kausu, es spēlēju ar Matancevu, es spēlēju ar Elviju, es spēlēju ar Korabeli, spēlēju Caits. Katram no viņiem es iemetu vismaz vienu Džonīti sērijā. Un, teiksim, mana 5. spēle, pirmais metiens, ko es izdaru, tāds pat reāls bīstams metiens pa vārtu virzienu pret Edgaru, vienkārši parasti Džonis Talijā. Un, ko es tajā brīdī jūtu? Es tā, es iemetu Džoni, man paveicās. Bet tajā pašā laikā es viņu metu tā kā pilnīgi joku, bet pēdējā laikā viņš tā kā, labi, pie 0-0, es viņu metīšu, jo viņš man tagad tādā līmenī, ka es varu atļauties viņu uzmest, un man ripa, piemēram, atkrīt pie manis, var arī trāpa vienkārši pa vārtu kasti. Un, piemēram, skatoties statistiku reāli, starp diviem spēlētājiem, kuri ir vienādā līmenī. Teiksim, es salīdzinu, Hans Ostermans un Ronijs Notunens. Vidēji viena mača laikā ir kaut kādi 8 līdz 10 sitieniem pa vārtu kasti, ko atsargā vārtsargs. Un ja mēs skatāmies uz Džoni, kas iekrīt precīzā stūrī, šis metiens ir reāli bīstams. It requires no fucking skill at all. Bet ja tu viņu var trāpīt kā vienu no saviem 10 metieniem pa vārtu kasti spēles laikā, tas var būvēt rezultātus. Tajā pašā laikā, ja tu uzmet izgājienu, kas ir, tā teikt, kulturāli akceptēts kā high skill metiens, ziniet, izgājiens, viņš ir būvēts visu savu karjeras laiku, bet Džonīši met puikas uz haļau, kur trenējas 2 mēnešus. Piedod, Edgar, Nagi, piedod. Zin kā, man liekas, ka ar Džoniju tomēr arī ir tā, ka, ja gadījumā mēs viņu, tieši tā kā tu saki, playoffā kaut vai izmantojam kā iziešanu no zonas, kā varbūt tādā brīdī vienu no pirmiem metieniem, tad tas var būt kā kaut kas, ko tu ieliec savā arsenālā, bet lai tu balstītu spēli, droši vien, kad, man liekas, tas būtu diezgan, tur laikam jābūt baigajam skillam, lai tu tomēr varētu šo te izšķirošajā brīdī mest. Jā. Mums ar Matancevu ir bijušas 6 sērijas karjeras laikā, un šitā bija pirmā sērija, kuras bez jokiem metu šo sūdu, vai ne? Un ko viņš padomāja, es vairs neatceros, vai tā bija 4. vai 5. spēle, ko viņš padomāja tajā brīdī, kad viņš vienkārši iemet viņam. Jo sērijā viņš iemeta 6 golus pēc 5 spēlēm, es iemetu 10 golus, un 10% no maniem goliem, ko es viņu iemetu, ir Džonis Talijā. Okay, bet kā jūs domājat, reāli vai šis te gols var attīstīties, vai pareizāk šāds te metiens var attīstīties nākamajos pāris gados, kā kaut kas, kas ir ekvivalents, es neteikšu izgājienam, bet kādam no pamatu metieniem, ko izmanto kā kombinācija, kā kaut ko, kas patiešām ir 10-20% no iespējams taviem metieniem, jo daži no spēlētājiem arī Latvijā šajā brīdī to izmanto un execute diezgan augstā līmenī. Vai tavuprāt, viņi varētu ar šo te tīru metienu tikt, tā kā tu saki, top 20, piemēram, top 10, pat reāli top 10, tu reāli būsim godīgi, lai tu būtu tanī līmenī. Ja mēs atskatāmies atpakaļ sēriju par 3. vietu starp Patriku Petru un Oskaru Henriksonu, Petrs, ja nemaldos, vienā no spēlēm uzmeta pirmajās 15 sekundēs dabūna ripu, iemet Džoni, bet viņš taisa savādākā tehnikā, viņš taisa tādu kā sitienu. Viņš ietrāpīja 2 pēc kārtas tuvējā, tālējā, un Oskars tāds, jaucīgi, es zaudēju 3. spēli, sērijā zaudēju 1-2, pasaules čempionu pa 3. vietu spēlēju līdz 3 uzvarām. Es varu pakāst sēriju, es varu no rokām izlaist savu medaļu. Un tā kā bez jokiem, man šķiet, ka šis metiens pilnīgi nav paredzēts spēlētājiem, kas ir zemāki par reitingu, teiksim, 500. vietu. Tā ir degradācija, pilnīga degradācija. Tas ir mans uzskats, jā. Bet spēlētājs, kurš ir top 10 un uzmet 2 džoņus spēlē, man šķiet, tas ir pienesums. Ok, Mikl. Jā, es varu pieminēt to, ka
iesāks balstīt savu spēli tīri uz džoņiem, tas būs gala hokejs paliks boring, man tā liekas, ja tu vienīgais, ko mācējies, ir uzmest no savu džonīša. Nevis kombinēt. Nē, bet pagaid, izgājiens. Izgājiens, kurš izgājiena karalis visu laiku, kā jums šķiet. Oļegs, Mitričenko, Borisovs, jā. Savu ziedu laiks Borisovs piedzīvoja tieši ar izgājieniem. Viņš bija 5 gadus no vietas top 1 pasaulē, viņš bija visos turnīros no vietas. Un skatoties tos fināls, bija tik žēl tādi spēlētāji. Caits, Sīlis, Nutunens, Lampi, Čehi, citi krievi. Un viņi tik daudzveidīgi spēlētāji. Un kad uzvaras laika viens ir izgājieni, tur nebija fani skatīties. Un, ja tā sāks visi mētāt, tikai džoņus, arī tas būs mazāk. Tas ir rezultāts. Bet tas ir absolūts rezultāts. Un mēs jau, protams, ka mēs spēlējam šo spēli, tāpēc, kad mēs gribam izklaidēties un we want to have fun. Bet tas ir rezultāts. Ja tev to rezultātu nes šis metiens, tad kāpēc gan viņu neizmantot? Vai tev sagādās uz baldu? Bet, vai jums šķiet, ka varbūt Borisova ekvivalents izgājienam kādam cilvēkam ar šo džoņa metienu? Tāda pati kā 5 gadu Borisova dominants ar izgājieniem, un pēkšņi cilvēks, kurš ir pasaulē numur 1 ar džonīti 5 gadus. Vai tas ir iespējams? Vai tā var būt vispār? Es nezinu, tā būs tas beigšu karjeru. Jā, man liekas, ka ap to brīdi ir jāsāk jau meklēt atbildes uz šo džonīti, jo izgājiens ir izgājiens. Izgājiens ir vienā stūrī vai otrā stūrī, kuru tev ir jāstāv pa vidu, lai noķertu vai nu vienu vai no otru pusi. Pa lielam mēs sēdzam tuvo stūri. Vienmēr. Un pēc tam, iespējams, pārneliekam uz tālo, lai aizsargātos no kaut kāda tālā metiena. Vai arī otrādi. Bet šeit ir jautājums par to, ka vai mēs ķeram otru pusi, kas ir bišķi savādāks. Tas vairs nav tev metiens uz vienu vai uz otru pusi, kur tur vārdsargs stāv pa vidu, bet tu jau stāvi jau vienu stūri sedzot un gaidi, ekspektē, ka metīs uz otru un tad brīdī mēģini ķert. Līdz ar to man liekas, ka tas ir daudz prognozējamāks metiens salīdzinoši. Es nezinu, Rainer, kā tev vai pēc aizsargā pozīcijas tu vari pateikt, kurā stūrī metīs? Tieši to, ko es gribu pastāstīt. Izgājiens ir lasāms. Mēs paņēmām izgājienu, noliekam ripiņu. Kāds grib mest nuji, viņam aiziet elkonis uz āru. Kāds grib mest kāju nuji, viņam aiziet uz iekšu. Jā? Hintiņš, jā. Citam atverās plauksti, aiztaisās ciet, pirsti stāv šitā, var lasīt. Tāpēc citreiz Džonis slēpj. Džonis ir absolūts gambles, saliek aizsardzību. Piemēram, moderni, tagad stāvēt ir šitā, ka kāja stāv šitā, viņam arī bija šitā, tagad ir šitā. Ja? Bet tā pašā laikā tu riskē, tu uztais Džoni un tev bams rip tavos vārtos. Okay. Bet ja tu viņu atstrādā tik perfekti, ka tu vari iemest, nostājoties līdz šīs pozīcijas vienalga, kurā stūrī abā, tuvējā, abos stūros, tālajā. Un tā jau ir different story. Viņš nav lasāms. Džonis nav lasāms. Tas ir absolūts gambles. Un cilvēks, kas var šo uztrenēt līdz perfekcionismam, kā Borisovs uztrenē izgājienu, es beigšu savu karjeru kādu. Es beigšu savu. Es meklēju citu sporta veidu. Man liekas, ka mēs vēl neesam īsti tikuši līdz tam brīdim, kurā mums būtu jābeidz karjeru, tam brīdī, kad atnāks absolūtā kaut kāda tāda tehnika, kur mēs pat neesam šī brīdī vēl izdomājuši un redzējuši. Jo ar katru gadu atnāk kaut kas jauns, atnāk kaut kas cits jauns, kustības un tā tālāk. Bet saliekam, lūdzu, šodien te setupiņu tā, lai apstīsimies, vai ir iespējams noķert vai nobloķēt tālā Džoņa metienu. Vai teorētiski mums šeit ir leņķis, kurā mēs ar spēlētājiem varam noķert? Izskatās, ka absolūti nē. Tas, ko es tikko redzēju, vismaz ar kameru, izskatās, ka... Absolūti nē. Tas pats arī tuvos tur. Jā, ja tu pats augšā, tad vienīgais, ar ko var aizsargāties, ir tikai vārdsargs. Starp citu, kad vispār viss šitais sākās 2-3 gadi atpakaļ, man tāks Inškalnā ar Baumani. Jā, jaunieši kaut ko jaunu gribēja izdomāt galda hokejā. Sākam mēs to Džoniju sanāca, vienam labāk, vienam sliktāk, vai sākam mētāt. Un tad tas viss aizgāja tālāk. Toms sākā savu rezultātu parādīt, jo viņš top 50 tika. Jā, top 25 ar Džonu. 25 ar Džonu, jā. Un tad tā sērga sākās, aizgāja tālāk uz citiem
citiem klubiem, citām valstīm. Un pagājušā gadā Norvēģijas fināls. Edgars Naglis, ja tu skaties, sveiciens tev. Edgars drīkst mēs, Džoni. Edgars var mēs, Džoni. Viņam sanāk. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kā Norvēģijas fināls Edgars pret Magnus Klipenu. Jā. Pilnīgi nevienā spēlē, neviens izgājiens. Bet katrā spēlē vismaz viens Džonijs. Un tur radās tā meme. Nevainīgs Norvēģijas. Innocent Norwegian player pret Latvijas Baumanas šotu. Jā. Un es sapratu, ka tas bija tas moments, kad pārmaiņas sākas galt hokejā. Jā. Tā pašā laikā šis pavēr vairākas opcijas. Ir cilvēki, kas aizsargājoties no šiem metieniem, tur abus aizsargus. Un tad centrus un kreisais aizsargs. Viņi abi tur, vācargu netur. Citiem cilvēkiem šis ir free metiens tālajā stūrī. Jā. Tad viņi saka, ok, man jātur vācargs. Tātad vienā laikā tiek turēts vācargs un aizsargs. Bet tad, piemēram, centrs šajā brīdī vispār netiek turēts. Pat ja viņš šitā stāv, viņu var pabūt piespēli un viņš iziet uz izgājienu. Tad viņš sāk turēt centru, neturu kreiso aizsargu, tur vācargu. Tad var iemest šādā tehnikā, viņi parasti reti izmantoja, dažreiz sanāk, piebrauc klāt un uzteica buldozeri, kad cilvēks netur aizsargu. Mikls zina, vai ne? Buldozers ir, man tā liekas, tas. Es jūtas, vai ne? Un, es esmu jūtas, jā, un buldozers īstenībā viens no pamatas kombinēm. Jā, un piemēram, šis ir forši, tu māki Džoni, ja tu skaties uz rokām, uzbrauc uz priekšu, un tev ir izgājumi piespēle, skatoties uz rokām. Nu, protams, ja cilvēks tur aizsargs, nu viss tev tur tālais turs, visi metiens vārti. Tā kā šis paver vairākas opcijas uzbrukumam un unlocko, piemēram, pēdējā laikā, pēdējos 3 turnīri, šis ir unlockojis manu izgājienu augstākā, ne realizācijā, bet augstākā tādā kā vispār izpildījumā, jo, vispār ne augstākā izpildījumā, bet... Man ir pavērs, viņš ir pavērs tev lielāku iespēju iziet uz izgājienu. Jā, tieši to, ko es gribēju teikt. Paldies jums, dāmas un kungi, par skatīšanos. Šī bija 2. epizode no Galda hokeja sarunām. Paldies jums, kungi! Paldies! Rainers bija jums, Mikls bija jums, Kārlis. Un tie, kas tikuši līdz šeit, ierakstam šodienas vārds Mikiņš. Tiekamies nākamajā reizē Galda hokeja sarunās. Čau! Čau!